Zobens, jā, tā arī ir, un Čeks jau no beidzamās rītas ir aizcīnījies līdz 3. pozīcijai. Tāds lūk sākums konkrēti pilnpēc viņam Deinats nebezdājis, un Deinats diezgan uzrīgs, un aiziet garām, un arī Deinats izskatās, mēģinās pārvaltīt garām Zobenam. Nu, es gribētu teikt, ka Zobenam ir kaut kāds iespējams tehnisks problēmas. Viņš ir līdz kaut kādām un jā, cīņa par pirmo vietu un Čeks tiek garā Petrovičam. Deinats 3. Bauskas fani jau var gavilēt. Jā, viņš par tādu diezgan labu atrāvienu veido un pareizajā brīdī. Jokeri uzreiz 3 mašīnas. Šajā gadījumā arī par Zobenam visneizdevīgākais. Jokeri ar vēl 2 mašīnām, bet stabilam 3. pozīciju šobrīd. Labi, Čeks aizbrauc visiem pa priekšu, Petrovič 2. Deinats 3. Tāžās un ārā. Kaut kas interesants saveidojies. Tikmēr Čeks skaisti ir atrāvies no saviem konkurentiem. Robertu Čekšu ar uzvaru pirmajā braucienā. Ļoti skaisti aizbrauc visiem pa priekšu. Deinats līdz finišais 2. Jūzos bija iespējams, ka Zobens paspēja tomēr šajā braucienā. Zonam būs kaut kādas sadursmes tur ir bijušas, no šīs kāds punkts es gan neredzu, bet šobrīd vadībā ir Ozols arī ir vadībā. 2. pozīcijā tūlīt skatos, vai tikai Madars Krapāns. Notiek cīnīšanās par 2. 3. Visas mašīnas šobrīd turpina. Acīm redzot, pirmajā līkumā, pirmajā līkumā, 2. līkumā bija kaut kāds sadursmes brokās, un noliek garām pilnās laikā. Pozīcija viņš izcīna šobrīd. Uztur savu konkurentu, konkurents lido valnī, bet paldies Dievam savācās un turpina braukt. Tur bija diezgan bīstams moments. Tur tam valnim kāpt. Jokeri tikko izbrauc arī Dzelzkalējs. Jokeri izbrauc. Bet tikmēr Ozols kārtjo pusabli pabeidz 1. pozīcijā. Madars Krapāns viņam seko. Nu, tagad skatīsimies, kādas būs Jokera stratēģijas. Ne pat vairāk. No. Ozols ar brokāns. Ozols nākas bišķīt sabremzēt. Neatrod. Visticamāk, ka beidzamajā aplī. Kārtjo apli noslēdz arī Blumbergs. Dzelzkalējs. Mēs uztur pa 2. vietu riktīgi cīņu noteikti un Krapāns iztīcis garām Ozolam. Galvajā galā. Viņi turpina aizpēc pamatrasi. Atsotika, bet jā, Brokāns ir jau kaut kādu gabaliņu atrāvies no saviem konkurentiem un tas ir beidzamais aplis. Brokāns uztur pēdējiem metriem starp Krapānu un Ozolu. Ozolam kaut kas notiek. Pilnpiedzīņās. Aiziet starts! Čekša mašīna tur tiek stumīta, bet Čekš īstenā liekas. Ar numuru 24 Gātis Bābris ir vadībā. Bābris izklīt viņš ir ārā. Čekš 2.
Maldaram Krabānam no aizmugures lielisks starts, Brokānam arī. Braucam ar 21. numari Elvijam Liepiņam arī. Nu, kā tad tur viss brauc? Tur izvējas tā kā raķete šobrīd trešajā pozīcijā. Jā, Maldars Krabāns jau ticis līdz 5. vietai. Bet pirmajām līdz Džokeri Folkreis nebrauc, un šeit cīņa par otro vietu. Brokāns tiek garām Gabrānam. Tātad Liepiņš 1, Brokāns 2, Gabrāns 3, Černievskis 4 un šeit Gabrāns tomēr saglabā savu pirmo vietu, Brokāns 2 un Maldars Krabāns 3. Brokāns 1, 2 un 3 finišēs, vai nu Černievskis vai Gabrāns. Nu, Gabrāns skaistā stilā finišē 3, Černievskis 4, Maldars Krabāns 5. Vēl Černievska mašīnas aizmugurē, bet tas ir finišs. Vienam kārtīgi loks ir aizmests ciets un Deinats gandrīz iebrauc valnī. Folkreisam ir 15. dzīvšanas diena. Nu, Deinatam megastarts, aiziet Juzuls 2 un Čekš 3. Nu, ja šī vēl sataisīt trietā.
Aiziet stāsts, vai viņš ir tās kārtas? Visi aizbrauc tālāk, nu tad skatāmies, kurš tad nāk pirmais. Liepiņš varētu būt pirmais, otrajā vietā ir Blūmbergs un trešajā vietā ir Černevskis un līdz ceturtajā vietā jau ir ticis Siliņš. Šīs aizmuguras, bet pasacīm redzot netraucē viņam šobrīd braukt. Viss ir kārtībā, Liepiņš ir pirmajā vietā, Blūmbergs otrais un Černevskis trešajā vietā. B-finālā bija šī citādāk. Tur tagad reāli cīņa. Nu, jā, Liepiņš ir labi atrāvies pārējie, jo vēl tur īsti nav skaidrs, kas tagad būs. Nu, tad kas tagad ar tiem džokeriem notiks? Nu, Siliņš pareizi izdara, iebrauc otrā vieta, neiebrauc džokerī. Nu, tagad Siliņam pilnu laiku jāvalda Liepiņam pagaidām viss ļoti droši. Bet, jā, otrā vieta mums ir bijusi džokerī, nu tad tagad ir jāskiem prom no konkurentiem un jāskatās, kas sanāks. Nu tagad Blūmbergs, principā tagad izšķirsies otrā vieta. Vai nu Siliņš vai Blūmbergs. Finālā jābūt pirmās. Jā, nu redz kāds moments, likās, ka tur jau būs viss interesanti, bet beigās nē. Nu, turpina viņš braukt, bet vairs ne otrajā vietā, bet gan ceturtajā. Un galīgi lēns Liepiņš, tiešām Liepiņš stāsies ārā. Oi, kāda intriga. Liepiņš no līderes pozīcijas stājas ārā, Blūmbergs pirmais, Černevskis trešais. Ai, kāda neraža. Kas beidzās mašīnai. Labi, skatāmies tālāk. Tātad Blūmbergs pirmais, Černevskis otrais. Nu, tad par otro pozīciju stiprākās aizstēkošanās. Šis pēdējais abus jādara pēdējais abus.
Jā, tas ir finišs un Blumbergs uzvar. Tas mums ir pirmā vieta, Černievskis finišē vietā, finišē trešais, tātad pirmais aiz borta. Ceturtais pilots, uz klases plānas priede, un vienam aiziet no gaisu kaut kas tur. Aiziet, fināls. Tomēr kāda sadursme ir jātur pārbalu. 2 vai 3 mašīnas, viena tiek sagriezta, redzu. Bet laikam visas turpinās braukt, pēc Antoniekā roka pazūd. Nu, tātad Ozals Lacējs ir pirmais. Roberts Čekšs otrais un Brokāns stājas ārā. Brokānam problēmas. Doties uz trešais. Lipsons. Deinatam ar kaut kādas problēmas, viņam viens no Petrovičiem tiek garām. Jā, kaut kur galīgi ārpus trastes. Arī ar jums atbildēt, kāpēc Deinatam palika lēns. Bet nu viņš bīzās līdz galā. Apspirmā bija. Diemžēl laba diena bija līdz šim. Un šādi atrisinājums. Bet tāds ir autosports. Nu, Ozals pirmais un Čekšs pareizi dara, ka lidojuši ar Džokeri. Redzēsim, kas tagad notiks. Kā tur cīnās Jā, nu tad ceram, ka šodien bez sarkaniem karogiem šajā otrajā pārbraucienā aiziet starts. Ir jauki. Nu tad Brokāns šodien ir pirmais, otrajā vietā Čekšs, trešajā vietā. Trešais šodien ir nopelnīšu numuru pateikšu. Tomas. Tā nu slīd, diezgan labi slīdā, un tur cīņa par beigām. Deinats kaut ko sakļūdījās. Černievski cīnās, tātad Brokāns pirmais, Čekšs. Tātad zeltnie karogi tālajā galā Brokāns pirmais vēl ar vienu. Jā, un te Čekšs. Labs trešais, ceturtais Ozals. Ar Džokeri tur kaut kā baigi prātīgi jāmēģina izturēt, un tur aizlidoja visas iespējamās bezvērtēs šodien gaisa. Otrais un trešajā vietā ir Čekšs. Ozals ceturtais, piektais Filipsons. Jā, nu trīnieks ir ļoti interesants. Bābris pirmais, Brokāns otrais, Čekšs trešais. Nu, jāgaidām, tas rāsies kā pišķītī. Džokerizē, atkal kā gludi sanāca. Brokāns izbrauc ārā pirmais. Trešais un Filipsons Brokāns izbrauc Tagad skatīsimies, kas tur būs, ka visi pārējie brauc. Džokeri īstenībā nepamanīja, kurš triekos un iebrauc. Kāpēc tas no laukas nevienu rīteņiem, skaidrs Čekšs nav bija Džokeri. Nu, tagad viss atrisinās. Oi, Brokāns baigā gaitā pār. Redz kā Brokānam sagāja. Čekšs otrais. Un Bābris trešais.
dabūna Roberta Čekša bišķītiņu ar pleciņu. Brauciens turpinās. Kāds pirmajā vietā Čekša mēģina tam pātīgi neprasīt baigās savastīts un mēģināt varbūt konkurentu noķert. Tālu tur nav. Viņam tur aizmugurē visi jau lēnām sāk tuvoties. Vēl ir jābrauc. Un tagad aiziet tūlīt beidzamais aplis nupoja, kurās kaut ko sakārot, jādara tagad. Čekš ir saprats, ka savastītē šajā līkumā nevajag braukt. Vajag mēģināt kaut kādā veidā taisnīt smoku līdzi kaut kādam, bet Roberts pagaidām pirmais, Čekš otrais, Pāvis trešais. Finišam tuvojas uzvarētājs Aleksēns Prokāps. Gatis Pāvlis. Ziņot, ka iespējams Oskar Černievska mašīnas ir viestus parādījušās. Un ik pa brīķiem parādoties, tad atkal pazūdot. Tā kā esiet gatavi padzēst, ja vajadzēs. Pastāv iespēja. Sauc izbrauc divreiz džokeri, kas automātiski nozīmē, ka